ir šāda eļļa. Es esmu tagad apņēmusies vismaz mēnesi no vietas 2 reizes nedēļā veikt šo oil terapiju. Kā es to daru un kā tas ir pēc instrukcijas nepieciešams. Šī eļļa ir ārkārtīgi koncentrēta. Šeit mums ir 30 ml tikai, bet viņa ir ļoti koncentrēta. Un viņu vajag ļoti, ļoti maz. Tāda pipetīte. Rekur šeit tāds galiņš uzspiež, un rekur eļļiņa. Vienkārši katrā strīpiņā, katrā celiņā es ielieku kaut kādas 2-3 pilītes. Tā kā 1, 2 un 3. Tad es eju tālāk, uztaisu celiņu. Un 1, 2, 3. Jā, un rekur, es uztaisīju 6 pilienus, rekur, cik, gandrīz tik pat ir. Eju tālāk, 1, 2, 3, īpaši es uz šīm te zonām koncentrējos. 1, 2, 3. Tā, eju tālāk. Var sakot, visu šitā te galvu es apstrādāju. Šobrīd es strādāju tikai, tā teikt, ar saknēm, es galus par neaiztieku, bet, protams, ka tā jau nebūtu Sandra, ja viņa nepadomātu arī par šo daļu, bet tas tālāk. Tā, vienu pusi es uztaisīju un aizmugurē ieliku. Tagad otru pusi. Taisu celiņu. Kāpēc es to izdomāju tieši tagad taisīt? Skaidrs, ka es ar šo te visu iešu gulēt tulītās. Ļaušu viņam iedarboties visu nakti eļļai un rīt mazgāšu galvu. Un var, protams, to darīt arī pa dienu, respektīvi šādu te procedūru uztaisot, piemēram, 3-4 stundas pastaigāt mājās ar to pašu celofānu cepurīti, bet, es nezinu, man nav laika, kad to darīt, es labāk naktī paguļu ar to visu un no rīta izmazgāju. Tā, es vēl aizmugurē ielikšu, kur man tur ir kaut kā. Lūk, tā, es esmu visu it kā, jā. Un nākamais moments ir, es nedaru ar rokām. Es daudz esmu lasījusi, pētījusi, kā labāk darīt, nedaru ar rokām, neskrubinu, tāpēc, ka mums uz rokām arī ir netīrumi, un es nezinu, man liekas, tas ir nehigieniski. Tas ir viens, es to nedaru rokām, otrs ir, es to daru ar šitādu te masāžas lietiņu. Šeit ir būtiski tas, lai viņa būtu mīksta, šie cariņi ļoti mīksti. Un man patīk to darīt šādi te, jo tādējādi es ne tikai varu šo eļļu visu izlīdzināt vienmērīgi pa visu galvas ādu, bet arī es veicu masāžu. Un masāža ir ļoti būtiska, ja tiek novērot matu izkrišanu, jo šis te stimulē asinsriti galvas ādā, kas nozīmē, kad šāda asinsrites pātrināšanās viņa piegādā folikulām, kas ir zem galvas ādas, kur mats dzimst, tā teikt, piegādā vairāk barības vielu. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs, ja tiek jau novērots, tādas lietas kā matu izkrišana pastiprināta. Un šādi es masēju kaut kur, 5 minūtes. 5 minūtes. Šitā te. Baigi neaiztiekot galus un nekādas citas mata vietas, lai netraumētu matu garumu, bet tikai saknes. Jo pamatā šobrīd ar šo te darbību es iemasēju iekšā šo eļļu, es izlīdzinu viņu maksimāli pa galvas ādu un veicinu asinsriti. Kāda ir smarža šai eļļai? Kas man arī ļoti izbrīnīja, jo man likās, ka būs smarža kaut kāda, tur smaržas kaut kādas, tur bez mazai kaut franču smaržas vai vēl kaut kas, bet nē, smarža, es nezinu, kaut ko man tas atgādina,
varbūt, es nezinu, bet kaut kāds tā kā rozmarīns, kaut kāds, es nezinu, kaut kādas tādas, nu, dabīga vieliņa, bet arī tas nav tā smarža dabīga kā, nu, kā kaut kādas malkas, jo man starp citu bija, es jau vienreiz mēģināju ar dabīgo kosmētiku lietot, un es nevarēju izturēt, jo tā dabīgā kosmētika Latvijas kaut kāds brands bija. Viņa reāli man atgādināja smaržu, kad es bērnībā gāju ar savu vecvecmāmiņu, viņai bija šķūnis, un mēs cirtām malku, viņa cirta malku, es vienkārši skatījos, ko tur palīdzēju. Un tā šķūņa smarža, jā, tas ir dabīgi, bet es nezinu, man kaut kā tas, taisinu, es nevarēju pēc tam izmazgāju ar tiem produktiem matus, un es visu dienu jūtu to šķūņa smaržu ap sevi, un man kaut kā tas, jā, ok, varbūt tas ir dabīgi, bet es nevarēju tikt tam pāri. Un, jā, šim savukārt tā smarža ir tāda, nu, patīkami, dabīga, tā teiksim, es nevaru izskaidrot. Nu, un tā, galvenais pievērst uzmanību manai zonai, kas kaut kā pieklibo, nu, nezinu, var redzēt, es piemēram, varu redzēt. Tā. Nu, jūs redzējāt, jā, cik es nezinu, kaut kādas varbūt 9 pīles es pieliku, un štādi te jau man ir, nu, taukaini mati. Viņi ir ārkārtīgi koncentrēti šie eļa, ārkārtīgi. Nu, respektīvi, nevar tā, ka tu viņu ieliec matos un cipā uz darbu. Nu, nē, nebūs tā. Nē, nu, varbūt kāds var, bet skats tāds jocīgs. Jā. Nākamais, ko es daru? Ok, es tagad parūpējos par savu galvu sādiņu mīļo. Nākamais moments ir tā, ka es tagad tiešu gulēt. Es uztaisīšu kādu double vēl lietiņu, izmantojot šo te pašu eļļu. Un, protams, ka es nopirku arī masku. Protams, Bond Support maska tā ir. Es tad uztaisīšu tādu spa rituālu saviem motiņiem, viņus palutināšu. Tā, es paņemu šitik te masku, kas nav daudz, un uzlieku 1, 2 pilītes. Un uz pirkstiem viņu šitā te samiksēju un uzlieku uz savām zonām, kas tā teikt, nu, ir, kurām vajag nepieciešama palīdzība. Kas vēl man patīk, tieši tāpat kā eļa, arī viņu maska, un man ir tāds leave-in kondicionieris viņiem. Šos produktus vajag ļoti maz. Viņi ir ļoti koncentrēti. Nu, reāli tā, ka ļoti koncentrēti. Iztās brīnišķīgi, bet, nu, jā, un tas tilpums nav tik liels tiem produktiem, bet, ņemot vērā to, ka viņš, tu maz viņu izmanto, nu, jo maz daudzums ir vajadzīgs, viņš diezgan, es pieņemu, ka ilgi man būs, kas man arī ļoti apmierina, jo, kā jau jūs zinat, man viņu saņemt bija diezgan izaicinoši, ja tā var teikt. Vērsīšu uzmanību saviem galiņiem. Jā, un galvenais ir, ja jūs arī, nu, šitādus taisat lietas, nedarīt šitā te un smērēt, ne, pa blokiem, pa sekcijām, tā kā sākumā taisi. Ja sākumā vienu, sākumā otru, kā virvīti. Arī neplēšam matus. Mierīgi. Ir tīpaši blondīnas. Mūsu mati ir tikpat trausli kā stikls. Tā tas ir, ko darīt. Mēs gribam blondus matus, un viņam jārūpēs. Es gribam skaistus blondus matus. Un kuriem matiem jārūpēs. Tā, nu kaut kā tā. Izcīstās, brīnišķīgi. Bet es pieņemu, ka naktī būs labi. Tā, ko es tagad darīšu? Paņemu gumiju. Mierīgi es tā viņus muguri salieku. Ķemmēt neiesaku, jo vienkārši traumēt matus, viņi tagad ir tādi diezgan, nu, saķepuši. Jā, es arī starp citu novēroju, ka man baigi mati sāk krist ārā. Es nezinu, vai tas varbūt kaut kāda sezonas lieta.
Bet jā, nu redz, kur var redzēt manu zonu. Bet, nu jā, ar šo es tagad strādāju. Viss būs labi. Nu, un es viņu lieku šādā te čupčikā, es nezinu, mezgliņā. Nevar teikt, ka man visi mati vienkārši maskā. Nu, nē, nu viņi ir tādi, maskā varbūt ir 40%. Bet man svarīgākais šobrīd ir galvas āda. Nu, šādi tas izskatās. Šim es saliku. Man garājās, bet ok. Jā. Un es eju gulēt. Un tad es mazgāšu matus. Un tā tas notiks. Tagad man 2 reizes nedēļā mēnesis no vietas. Es esmu apņēmusies. Goda vārds. Ziņošu jums par rezultātiem.